Cienītās dāmas un augsti godātie kungi, transporta līdzekļu, automobīļu, velosipēdu, motociklu un citu braucamu līdzekļu vadītāji, arī kājām gājēji. Automoto raidījums 2 ir atgriezies savā ierastajā LTV7 kanālā, un tā mēs turpināsim katru sestdienu pusē 9 no rīta, ar ko arī jūs un sevi apsveicam. Bet nostart gariem ievadiem, ķeramies uzreiz pie svarīgākā, kas ir noticies, jo jau 2 nedēļu atpakaļ 1. janvāri stājušies spēkā ir būtisks izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos. Kā pirmais ir jāmin tas, ka jaunajos noteikumos ir stingri un diezgan precīzi aprakstīta velosipēda atrašanās vietā uz ceļa. Un šeit tā kārtība ir sekojoša, ka pirmkārt jau uz ceļa ir ierīkota velobraukšanai paredzēta infrastruktūra, tad velosipēdu vadītājiem ir jāpārvietojas pa šo infrastruktūru. Tā var būt gan velo josla, gan velo ceļiņš, gan kopējais gājēju velosipēdu ceļš, gan atdalītais gājēju velosipēdu ceļš. Pastāv dažāda veida šī infrastruktūra, kas ir paredzēta arī noteikumos, paredzēta arī standartos, tiek ierīkota uz mūsu pilsētas ielās, kur tātad ir jāpārvietojas velosipēdistiem, lai viņiem nebūtu jābrauc kopā ar pārējiem transporta līdzekļiem, kas, protams, ir bīstami, kā arī, lai viņiem pēc iespējas mazāk būtu jādala viena telpa ar gājējiem, kas arī, kā rāda jau pašlaik iegūtā diezgan plaša pieredze, īsti nepatīk ne velosipēdistiem, un jo īpaši nepatīk arī gājējiem, kas jūtās šī gadījumā traucēti un apdraudēti. Bet tātad šis princips pirmkārt jāpārvietojas pa velo infrastruktūru. Ja tātad šīs velo infrastruktūras nav uz ceļa, vai velo infrastruktūras virziens nesakrīt ar to virzienu, kur vēlās braukt, jeb nokļūt velosipēdu vadītājs, tad šī gadījumā velosipēdu vadītājiem ir jābaros pa brauktuvi. Protams, tāpat kā tas vienmēr ir bijis, pēc iespējas tuvāk brauktuves labajai malai. Attiecībā uz ietvēm šeit arī ir diezgan būtiskas izmaiņas. Ja iepriekšējos ceļu satiksmes noteikumos mums velo braukšana pa ietvi nebija nekādā veidā ierobežota, atskaitot to, protams, ka gājējiem uz ietves bija priekšroka un viņi nedrīkstēja tapt traucēt vai apdraudēt, tad jaunajos satiksmes noteikumos braukšana pa ietvēm velosipēdu vadītājiem ir paredzēta kā izņēmuma gadījums. Tajos gadījumos, kad vai nu dēļ satiksmes intensitātes, laika, ceļā, apstākļiem braukšana pa brauktuvi ir apgrūtināta vai bīstama. Šeit gan ir atstāts arī izņēmums attiecībā uz bērniem līdz 12 gadu vecumam, kā arī viņa pavadītājiem. Tad šiem velosipēdu vadītājiem pa ietvi ir atļauts braukt jebkurā gadījumā. Jāatcerās gan atkal tas, ka jebkurā gadījumā uz ietves tas karalis un tas, kuram ir visas tiesības un visas priekšrocības, ir gājējs. Par to velosipēdu vadītājiem ir jāatcerās pārvietojoties pa ietvi. Nākošais būtiskākais, kas attiecās uz velosipēdu vadītājiem, tas ir tas, ka ir šajos noteikumos diezgan stingri un precīzi atrunāti dažādi kreisā pagrieziena veikšanas varianti. Kreisais pagrieziens gan velosipēdu, gan automobīļu vadītājiem ir viens no tādiem bīstamākajiem manevriem, prasa īpašu uzmanību. Ir satiksmes noteikumos paredzēti vairāki varianti, bet velosipēda vadītājiem pirms kreisā pagrieziena veikšanas ir jāizvērtē konkrētais krustojums, satiksmes intensitāte, joslu skaits un jāizvēlās priekš sevis šis visdrošākais kreisā pagrieziena veikšanas veids. Tātad kreiso pagriezienu varam veikt gan no labās malas, pārbraucot praktiski pāri pa krustojumam un tad ieņemot atkal labo malējo rindu, jeb arī, kas ir ļoti interesanti un līdz šim, kā saka, neredzēts, kad izdara no vidējās rindas. Tad tā var būt arī 2. un 3. rinda? Šī vidējā rinda, ar ko būtu jāsaprot, ka viņam ir tāpat kā automobīļu vadītājiem vai motociklu vadītājiem jāieņem kreisais malējais stāvoklis, attiecās uz tiem ceļiem, kuri faktiski pie mums arī ir visizplatītākie, kur braukšanai katrā virzienā ir ne vairāk kā viena braukšanas josla. Šī gadījumā patiešām velosipēdu vadītājs var pārkārtoties uz aslīniju un no šīs aslīnijas veikt šo kreiso pagriezienu. Bet jebkurā gadījumā
Tas ir velosipēdu vadītāja lēmums, vai ir droši šādā veidā veikt šo kreiso pagriezienu. Tiem, kuriem liekas drošāk ņemot vērā vietu un satiksmes intensitāti, pārbraukt pāri pa krustojumu malu un nogriezties pa kreisi no pretējā stūra, viņi drīkst izmantot arī šo iespēju. Kas gan vēl būtu jāpiemina par velosipēdu vadītāju atraušanos uz ceļa, ir tas, ka gadījumā, ja uz ceļa ir iekārtotas tātad divas vai vairāk joslas, velosipēdu vadītājs tomēr nedrīkst braukt uz brauktuves tālāk par šo otro joslu. Ja man izdevās pareizi iedziļināties šajā jautājumā, tad braukt par pirmo un otro joslu var, bet no otrās nedrīkst izdarīt kreiso pagriezienu. Gluži tā nav. Faktiski velosipēdu vadītājiem jebkurā gadījumā ir jābrauc pa labo malējo joslu pēc iespējas tuvāk brauktos labai malai. Un, ja velosipēdu vadītājs brauc pa otro joslu, tam ir jābūt saistītam ar kaut kādu nepieciešamību. Viena nepieciešamība varētu būt tāda, ka labā joslā aiziet, piemēram, pa labi, un otrā josla ir taisni, velosipēdu vadītājs ir iecerējis braukt taisni, viņš atrodas savā joslā. Otrs gadījums, kad velosipēdu vadītājs varētu atrasties otrajā joslā, ir tāds gadījums, ja kreisā pagrieziena veikšanai ir paredzēta tikai šī otrā josla, un velosipēdu vadītājs vēlas arī veikt šo kreiso pagriezienu. Tajā gadījumā atkal ir spēkā tāda kārtība, ka kreisais pagrieziens ir jāveic no šīs joslas labās malas. Līdz ar to izveidojās normāla situācija, ka gan automobīļu vadītāji, gan velosipēdu vadītāji no šīs joslas smuki nogriežās visi pa kreisi. Velosipēdu vadītājs paliek arī ceļa labajā malā, neveidojās šis iespējamais konflikta punkts, neveidojās bīstama situācija. Vēl tādas, var teikt, ka atsevišķas normas attiecībā uz velosipēdu vadītājiem, bet tomēr pietiekoši būtisks. Ja iepriekšējos ceļa satiksmes noteikumos velosipēdu vadītājiem bija atļauts šķērsot brauktuvi pa regulējumiem gājēju pārējām kopā ar gājējiem, tad, kad deg atļaujošais luksofora signāls, tad zināms laiks ir pagājis, kad šī norma darbojās, un faktiski jau lielas problēmas viņi nav radījusi, un tika pieņems lēmums šādu atļauju attiecināt arī uz neregulējumiem gājēju pārējām. Kas gan ir jāmin, ka, protams, velosipēdu vadītājiem pirms tuvošanās jau pie šīm neregulējumām gājēju pārējām ir attiecīgi jāsamazina braukšanas ātrums, ja ir tāda nepieciešamība, jāpārliecinās par satiksmes drošības situāciju, tāpat kā gājējiem. Un tikai tādā brīdī, kad ir pārliecība, ka šī ceļa šķērsošana ir droša, velosipēdu vadītājs drīkst šķērsot ceļu pa šo neregulējumu gājēju pārēju. Atsauce uz to, ka velosipēdistam braucot jāšķērso gājēju pārēja gājēju kustības ātrumā, vairs nav šī iebilduma. Ir arī šī atsauce, ka patiešām velosipēdu vadītājiem ir arī pat gājēju pārēja jāšķērso gājēju kustības ātrumā. Un vai drīkst šķērsot vairāku joslu braukšus pa gājēju pārēju? Jā, drīkst šķērsot arī vairāku joslu brauktu pa šo neregulējumu gājēju pārēju, bet atkal spēkā ir tie paši nosacījumi, kad ir jau tuvojoties gājēju pārēju, ir jāpārliecinās par satiksmes drošību, tomēr par to, ka transporta līdzekļu vadītāji arī redz šo velosipēdu vadītāju, ir spējīgi nobremzēt, teiksim tā, no savu braukšanas ātrumu. Un gadījumā, ja šī šķērsošana ir droša, tad velosipēdu vadītājs to var arī veikt. Vēl viena lieta, par ko gribētos informēt saistībā ar Velo satiksmes organizāciju, ka jaunajos ceļa satiksmes noteikumos ir ietverts tās risinājums, kas ļautu velosipēdu vadītājiem arī pārvietoties pa sabiedriskā transporta joslām. Tas gan ir tajos gadījumos, ja ir uzstādīts speciāls ceļzīmes. Tas ir zem šīs ceļzīmes, kas apzīmē sabiedriskā transporta joslu, apakšā ir papildu plāksnīte ar velosipēdu. Šī gadījumā tad velosipēdu vadītāji drīkst braukt pa šo joslu. Cienītie velosipēdu vadītāji, silti jums iesakām šajos vēsajos ziemas vakaros siltās mājās, siltās šķībiņās, pārlasīt vai pastīties internetā, sižetus, stāstus, pārlasīt noteikumus par šīm izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos, kas domāts speciāli velosipēdistiem. Tās ir ārkārtīgi būtisks kustības drošībai, kā saka, arī jūsu veselībai.